Paprika! Grilētā paprika. Redz, kā es teicu, drusiņi melns, te pa visu, tas nekas. Tā, miziņu mēs ņemsim nost. Štele ir vienkārši tā. Mēs nogrilējam papriku, tā ir viena laba lieta, ja, bet mums viņa jānomizo. Lai viņi nomizot, ja, pirmkārtīgi es drusiņi pagriezu papriku uz pusēm, ielikt cepeškrāsnī uz 190 grādiem. Nedaudz eļas, drusiņi ķiplociņi, gribās vai negribās, var likt tikai eļu. Apcepam dabūjam, lai viņš ir tāds smuk, čokarains, varētu teikt, ja, un tad viņi jānomizo, jo šī miziņa, diemžēl, nav ēdama. Šo var ielikt iekšā mutē, var mēģināt graust, viņš paliek tāds plēvīgs, ja. Tad, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam ielikt vienā bļodā vai vienā maisā, un, lai tas viss vieglāk mizojās, tas ir ļoti svarīgi dabūt tādu miznos, mēs uzliekam plēvi pa virs, tā, kamēr vēl karsts ir, un kas notiekās, un šajā karstumā viņš vēl tvaicējās, un kad viņš tvaicējās šeit te, var arī redzēt, kā jau plēvīt uzpūtās. Arī tā miziņa uzpūšās, būs daudz vieglāk mizot. Var redzēt, pasies, kā viņš tagad smuki nāk nost. Kas šeit ir ļoti svarīgi, dabūt visu miziņu nost. Citreiz cilvēks skatās, no kāpēc šitā te, teiksim, ākstīties ar ēdienu, tad tāpat ir garšīgi. Ziniet ko? Grilēt paprika ir viena kolosāla laba lieta. Uzreiz savādāk garšo, viņa saldāk nedaudz ir, baigi smuki. Grilēta paprika bez miziņas.